apsveicu visus ar 92. Latvijas dzimšanas dienu. Sveicieni arī no mūsu specreportiera Reiņa Ošanieka. Vefiņš ar maču pret Jeruzalemes Hapoelu debitēja Eirokausā, un klāt bija arī Reinis. VF debija Eirokausā paredzēta otrdien, tāpēc ceļā dodamies jau svētdien vakarā. No Rīgas 4 stundu lidojums uz Telavivu, bet pēc tam nepilnu stundu ilgs brauciens autobusā uz Izraēlas galvaspilsētu Jeruzalemi. Galamērķi sasniedzam krietni pēc pusnakts. Nākamās dienas spilgtākais notikums – ekskursija pa vienu no svētākajām vietām uz šīs planētas – Jeruzalemi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem reliģiskajiem centriem kristiešiem, jūdiem un musulmaņiem. Lai arī pilsēta ir gandrīz 2,5 reizes mazāk par Rīgu, tajā dzīvo aptuveni par 50 000 iedzīvotāju vairāk. Tuvajos austrumos mūs sagaida Latvijas novembrim neraksturīgi laikapstākļi. Temperatūra dienā aptuveni plus 30 grādu pēc Celsijas skalas. Gīda pavadībā izstaigājam vietējo tirgu, kurā cena precēm ir atkarīga no tā, kā spēj kaulēties. Vēlāk apmeklējam arī slaveno Raudu mūri, Svētās Kapavietas baznīcu, kā arī citas svētvietas. Baidoties no terora draudiem, visur manām uzrauga, daudzviet arī lidostas cienīga drošības pārbauda. Nepārtraukti. Mūs pavada aizdomīgi vietējo iedzīvotāju skatieni, tomēr atmosfēra mūros ieskautajā vecpilsētā ir vārdos neizsakāma. Šeit visa pamatā ir reliģija. Pēc vecpilsētas iepazīšanas sākas pilnīga koncentrēšanās gaidāmajai spēlei. Rima Kurtinājušas sastādītajā plānā vēl treniņš pirmdienas vakarā, kā arī otrdien no rīta. Goldberga basketbola zāle atrodas 10 minūšu braucienā no viesnīcas. Spēles dienas rītā arēnā vēl nekas neliecina, ka drīz šeit notiks Eirokausa spēle. Rimas, kurš pirms 2 gadiem ar Lietuvas Rītas izcīnīja šī turnīra trofeju, dod puišiem norādījumus, kā spēlēt pret 2004. gada Eiropas kausa ieguvējiem vietējiem Hapoelu. Jau pirms mača zināms, ka rītiniekiem nepalīdzēs savainotais Jakovičs un no komandas atbrīvots Sanders. Tāpat spēle no malas vēros komandas jaunieguvums Gatsons. Ticiet vai nē? Šajā pēc skata mazajā ēkā pavisam drīz spēlēs VF Rīga basketbolisti. Karstā klimata dēļ basketbola zāle atrodas aptuveni 3 stāvus zemāk. Lai arī vietējiem iedzīvotājiem bija ļoti liela interese par cilvēkiem, kur valkā šādus te krekliņus, par gaidāmo spēli īpaši neviens nezināja. Tomēr tiem, kuriem vajadzēja, tie zināja par šo maču. Jo mazāk minūtes līdz tās sākumam, jo vairāk skatītāji no klusajām Jeruzalemes ielām ieplūda arēnas tribīnēs. Runā, ka Hapoela komandas līdzekļi esot vieni no karstasinīgākajiem Eiropā. Komandas iesildījušās, spēles informators ticis galā ar VF komandas sarežģītiem uzvārdiem un mačs var sākties. Spēles rezultātu atklāja VF komandas kapteinis Kristaps Janičenoks, kurš bumbu grozā nogādā pēc Kaspara Bērziņa piespēles. Pretinieku komandas sākuma sastāvā 4 leģionāri, no kuriem ļoti jāuzmanās. Viņi savu varēšanu pierāda jau spēles ievadā. Hapoela vienībai padodas ļoti svarīgs 14 punktu izrāviens. Janičenoks uz ceturdaļas beigām cenšas atsveidzināt nepatīkam pārsteigto VF-iņu. Rezultāts -14 pēc pirmajām 10 minūtēm. Noteikti jāpiemina, ka ciņā par atlēkošajām bumbām ar 15-2 pārāk ir mājnieki. Stingrākus vārdus pārtraukumā lieto Kurtinaitis, tomēr tas nāk par labu viņa komandai, jo otrajā spēles daļā rīdzinieki rāda jau labāku sniegumu. Hapoela tiks turpina spodrināt savu augstās precizitātes procentu, un viņiem uzbrukumos cenšas atbildēt ciemiņi, kuri neļauj rezultātu starpībai pārsniegt 15 punktu robežu. Pēc pirmā puslaika plus 16 mājniekiem. Priecīgs prāts Hapoela, jautras noskaņojums arī spēles tiesnešiem. Otrajā spēles daļā Jeruzalemes klubs panāk jau 20 punktu pārākumu. Trešās ceturdaļas izskaņā laukumā dodas Mārtiņš Laksa, kurš sabužina VF komandu ar precīzi 2-punktnieku, bet pavisam drīz atdod labu piespēli Artjumam Parahovskim, kurš ar sodu triec bumbu grozā. Pēdējo ceturdaļu VF uzsāk ar -11. Uz brīdi izrēlieši bija panākuši sev tīkamo plus 20, taču galotnē Eirokausa debitanti pietuvojās līdz 13 punktu deficītam. Tātad zaudējums ar 78-91. Uz katru mūsu kļūdu atbildēja ar 2 vai 3 punktiem. Un
ir izšķirts spēles. Es arī uzskatu, ka mēs nospēlējam diezgan pavirši pa atlēkošajām bumbām. Un tā ir spēle Izrēlā. Lūdzu, skatieties, kā bļauj pēc spēles. Tas ir tas, kam jābūt ir. Kristaps šoreiz rezultatīvākais VF komandā. Viņam 23 punkti. 20 punktu robežu sasniedz arī Dereks Viljams. Tikmēr pretinieku komandā Brians Randals izcēlās ar 22 punktiem un 9 bumbām zem groziem. Nu redziet, tāda ir dzīve un tāds ir arī basketbols. Nenolaidīsim degunus, jo nekas taču vēl nav zaudēts. Tā bija tikai pirmā spēle Eiropas kausā. No Izrēlā gūtās pieredzes var teikt, galvenais ir ticēt. Pateicoties lielākai punktu starpībai, Eirokausa G grupas pirmajā vietā Seviļas Kahasol, kas ar 93-77 pieveica Čehu Nimburgu, kuri pagaidām pēdējie. Jeruzalemes Hapoel 2., bet Vefiņš 3. pozīcijā. FIBA izaicinājuma kausa izcīņu veiksmīgi iesākuši ventspilnieki ar 82-71 viesos apspēlējot Ukraiņu Khimik. 27 punkti Andersona kontā, bet Jānis Strēlnieks bija lielisks ar 12 punktiem un 7 rezultatīvām piespēlēm. Pēc šīs uzvaras kurzemnieki atrodas B grupas virsotnē, Ukraiņus nosēdinot uz pēdējā krēsla tabulā. 2. vietā Izraēlas Haifa, kas ar 83-78 uzveica vācu Skyliners. Pēc varenās kaujas pie svētās Jeruzalemes krastiem rindas kārtībā vairākas aizraujošas spēles Latvijas zemes robežās. Turībnieki Valmierā ieradās ar ļoti kaujiniecisku noskaņojumu, līdzjutēju pulciņu un apņēmības pilni pierādīt, ka atrašanās tabulā virs valmieriešiem nav nejaušība. Tomēr uzvarai labi noskaņojušies arī laukuma saimnieki. Kaufanis apspēlē Servutu, Ķikutu un met bumbu grozā. Dilevka tiek garām savam sedzējam, bet netrāpa. Spēlētāji cīnās pirmajā stāvā un veiksmīgākais ir Andžejevskis. Lūk, tā tik ir cīņa! Ķikuts netrāpa trīnīt, bet bumbu nesadala Graudiņš un Ziediņš un pie 2 punktiem tiek Mednis. Puslaikā studentiem +3. Tas ir pārsteigums. Otrā spēles daļa. Andžejevskis ne tikai cīnās uz grīdas, bet arī precīzi met. Kaufmanis apspēlē Steinbergu un gūst vēl 2 punktus. Tagad priekšā jau Valmiera, bet ir labi zināms, ka Pētera Višņevicas komandas nekad nepadodas. Ķikuts kļūdās, Bērziņš virsis atkal uz grīdas, bet bumba turībai un 2 punkti Rudmiezim. Galu galā vidzemnieki students tomēr nolauž. Piespēle Mednim neizdodas, atkal cīņu. Īstajā vietā ir Graudiņš, kurš nekavējas ne mirkli un pēc tāls piespēles Bērziņš liek bumbu grozā. Valmiera ne bez pūlēm uzvar 71-54. 13 punktu un 11 bumbas Andžejevskim. Turībai tos pašus 13 iemet Ķikuts. Liepājā tikās turnīra tabulas kaimiņi, vietējās Lauvas un basketbola klubs Zemgale. Jau no paša mača sākuma laukumā vērojama bez kompromisa cīņa. Pēc neprecīzi atas 3-punktnieka bumba nokļūst te mājinieku, te viesrokās līdz izripo no laukuma. Jurevičus netrāpa pustālo. Tomēr no Našida Bērda bumba atrod ceļu grozā. Ar to gan ir par maz un pēc puslaika Zemgalei vēl +2. Arī otrā puslaika sākumā lieliski darbojas Elgavnieki. Vilsons pārtver Mičela piespēli, padod bumbu Salvim Mētram, kurš atrod Kanbergu skaisti 2 punkti. Vakara rezultatīvākais vīrs Jurevičus zina, kas jādara ar bumbu. Mirkli padomājis, viņš dodas uz grozu un slamdank! Brašie Zemgaļi nepadodas. 2 sekundes līdz pamatlaika beigām Jelgavnieki iemet un panāk neizšķirtu 83-83. Papildlaikā līderu lomu kārtējo reizi apliecina Jurevičus, kurš gūst iespējams 3 svarīgākos no saviem 30 punktiem. Līdz ar pēdējo viesu uzbrukumu emocijas ir sakāpinātas līdz Baltkvēlei. Bergmanis met trīnīti, taču tas ir neprecīzs. Cīņā par atlēkušo visaugstāk uzlec Bērts un līdz ar to veiksmīgi uzvar Lauvām 93-91. Uzvarētāju rindās Jurevičum 42 minūtēs 30 punkti. Savukārt zaudētājiem rezultatīvākais Ilmārs Bergmanis ar 20. Pārējās LBL spēlēs VF juniors tikai sīvā cīņā spēja uzveikt Latvijas universitāti.
bet nedēļas pēdējā mačā Baroni sadeva satu tiem pašiem studentiem. Ātruma cilts hallē turpinās automodelīšu sacensības. Trasē LU spēlētāji Žanis Peiners un Harijs Rubenis. Un viņu mūzu šovakar ir slavenā aktrise un dziedātāja Barbara Streisande. Ceturtajā sacensību nedēļā joprojām pašā augšā Ļubļanas olimpietis Bērtānu Dāvis un baronietis Jānis Timma. Sako 2 Zemgales un 2 Vefiņu pārstāvi. Pirmā brauciena startā Latvijas universitātes spēlētāji Žanis Peiners ar Ford un Harijs Rubenis ar Subaru. Vai studentiem būs pa spēkam izjaukt komandu pārus, lai kaut riepas? 3, 2, 1. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Vai man to pagaidīt, ja? Es tev pagaidīšu. Hakenēs šumīti un ieliks smagi. Šumīts jau parasti mašīna negribīja braukt. Tu jau zini. Barbara Streisand. Tas ir 3 sekundžu jautājums, viņš tavs panācis. Barbara Streisand. 3 sekundžu jautājums un Harijam ir pārākums. Pēc pirmā brauciena Žanis nedaudz atpaliek, bet seko otrais brauciens, kurā piloti nomaina savus auto un viss sākas no jauna. Barbara Streisand. Var redzēt, kam ir tiesības, kam nav. Kur tu viņš čips uzstādās? Barbara Streisand. Kad tu pēdējais sēdēji mašīnā pēc turas? Kādu dienu? Barbara Streisand. Skaties, tu pierādīsies, kam ir tiesības, kam nav. Barbara Streisand. Ko tavs tiesības ir savs Mercedes 3 reizes sasprats pēdējā mēneša laikā? Tavu remontājus laiks stāv. Barbara Streisand. Labāk zīle rokā nekā atvainojiet Rubenis kokā. Harijs ar darbiem pierāda, kuram īsti ir tiesības un kuram nav. Bet vai ar to pietiks, lai gāstu čempionu? Harijs ar Žani beidzot izjauc ierasto kārtību, ierindojoties attiecīgi 3. un 7. vietā. Tomēr pašreizējais ātruma karalis Dāvis Bērtāns paliek nepārspēts. Ar nepacietību gaidām nākamo nedēļu. Šobrīd neliela pauze. Bet tagad reklāmas pauze, pēc kuras jūs saņemsiet sulīgu basketbola un izklaides miksli.